Te ir 5, kas ir ar kājām. Aiziet. Te jau rinda, kur sākās tālu, mēs esam tikuši. Nu tā ir, kur mēs esam? Offroad Lands 2022. Parād kepiņu visiem. Tas nav izdomāts. O! Tur tam vienam ir no Amerikas viss atsūtīts. Viņam ir normāli. Sarkanē. Tas ir neliela problēma ar puses, kas tūlīt tiks atrisināt. Nulī! Es kā valdēs pozē. Ir ko ārā. Velc ir prātīgiem ņūtoniem. Mums ir brēmis. Brēmis. Ot, kā aiztūls. Salauzā? Nē, var neturēt. Ar 0,2 ņūtoniem. Pretēji. Tā, tad ja mums ir pretēji, tas nozīmē, ka... Tas ir. Tas jau tā nedarēs. Tad jāņem ir citu rindu. Tev jāskatās, kas te ir iekšā. Es saprotu. Vai kaut kur viņus likt iekšā? Pārvis. Būtu paēmuši man kastis. Kurš vai uzrakst? Garšīgi maizīt? Jā. Viņi savā starpā cīnās par pirmo vietu. Mēs pirmā vieta ir brīvdī. Sports kā tev, bet tā Lai gan viņi arī tur. Jo tur neizskatās, ka tur līdz šo. Jo pēc tam, pēc 70 metriem uzreiz būs tāda diagonāli pa labi. Uzreiz, redz laimīgi. Nu, moši, ka mēs jau startā ar kaut kur aizmaldījušies, ja tev jūg. Nē. Tas nesas arī. Tagad mēs esam advancēri, mums ir Āzijas. Mums ir pakaļ spiedziņas Monterijas, tāpēc, ka priekšā puses pazuda. Un viss ir skaisti, bet skats pasakains mežā. Jēga braukt tur augšā. Nu, pirms tā krustojumā. Tur nav jēga, jā. Nav jēga braukt. Bet tikai pār nekas Jā, tā kā maliņi. Bet nu tā sanāk, tev vajadzēja pa kreisi tas priekšā, nē? Nu te apkārt sanāk. Viss ir atrasts pareizi, kā. Ālēs būtu maza kratite. Redzēt, jāliņķojāt. Kā? Šī nav īstā vieta. Laižam. Un pēc tam pa labi priekšā. Nē, lielais krustojums ir šis. Šis ir lielais krustojums. Tas, kas kalniņā mēs pagriezām. Jā, tur viss sakrīt to 1,2.
Pirms tam mēs braucam pa to pāri. Tam iekšā. Trepadoriem ir bija. Tur ir brauktuvē. Mēs bišķi nomaldījāmies. Izskatās, ka ir tagad atpakaļ. Nepagājām stundu. Pie nosacījuma, ka šitie džeki izdomāja pareizi. Tā pa labi, pa kreisi. Bet tev veicam spētām viena mašīna, otra, trešā. Es esmu pa vecu un par esmu šitādiem gājieniem kājām. Nu, mums, diemžēl, šī gonka beidzās, bet ir nākamais video. Var parolēt uz augšu, un tur mēs pafilmējām kā džeki pa dubļiem, pa kārtīgiem dubļiem braucam.